Добрый вечер, уважаемые зрители. В конце прошлой недели в общественную и политическую жизнь Латвии была вброшена новая горячая картофелина. Мало нам было споров вокруг бюджета, породивших кризис правящей коалиции, так еще в предвыборный период предлагается обсудить и принять новую преамбулу к Конституции или новое предисловие к Конституции. Здесь надо пояснить, что предлагается не трогать основной текст или так называемое ядро Конституции, то есть основные положения останутся прежними, но в соответствии с новой преамбулой существенно изменится их трактовка. В студии автор проекта новой преамбулы к Сатверсме, видный латвийский юрист, экс-министр юстиции, судья Европейского суда, председатель Конституционной комиссии при президенте Латвии Эгилс Levits. Labvakar, Levits kungs. Laika mums nav daudz, tāpēc ķersimies pie lietas, ķersimies pie tā paša galvenā. Jūs jau prezentācijā teicāt, ka esot jūsu darbam 3 virsmērķi. Varbūt atgādināsim skatītājiem, kas tie pa mērķiem. Tie nav darba virsmērķi, tie ir Latvijas valsts virsmērķi, jo Latvijas valsts ir apzināti dibināta valsts. Tā nav vēsturiska valsts, piemēram, kā Francija, kas nav īpaši dibināšanas datums, vai kā Krievija, kas ir vienmēr pastāvējuši kā valsts. Latvijas valsts ir apzināti dibināta ar zināmiem mērķiem. Un šie mērķi tie vienmēr ir bijuši, bet es domāju, nebūtu slikti, ja tos arī uzrādītu Satversmes preambulas tekstā. Un šie mērķi ir tātad latviešu nācijas pastāvēšanas nodrošināšana, ilgtspējīgas pastāvēšanas nodrošināšana. Otrais virsmērķis ir latviešu valodas un kultūras saglabāšana un attīstība. Un trešais virsmērķis ir katra cilvēka un visas tautas labklājības veicināšana. Šie 3 virsmērķi. Pirmie 2 virsmērķi, tātad latviešu nācijas un latviešu valodas un kultūras nodrošināšana, ir specifiski tikai Latvijai. Pasaulē ir 194 valstis, bet tikai vienai valstī ir šie virsmērķi. Kamēr trešais virsmērķis nodrošināt katra cilvēka un visas sabiedrības labumu ir faktiski jebkurai demokrātiskai valstī un, protams, arī Latvijai. Šis jautājums par to, kādēļ to būtu vēlams, tas, teiksim, jautājums, vai to vajag, bet katrā ziņā, manuprāt, tas ir vēlams ierakstīt Satversmes tekstā, Satversmes preambulas tekstā, kas faktiski nav juridiskas tiesības, tur netiek formulētas, bet tiek dots vien zināms ētisks pamats, vēsturisks pamats valsts labākai izpratnei. Šie mērķi ir ņemti ļoti līdzīgi no Igaunijas 1992. gada konstitūcijas. Igaunijas konstitūcijas preambulā arī ir tieši tā teikts, Igaunijas valsts virsmērķis ir nodrošināt igauņu nācijas, igauņu valodas, igauņu kultūras pastāvēšanu cauri gadsimtiem. Es atļaušos jūs pārtraukt, tikko jūs teicāt, ka šie mērķi, vismaz tie pirmie 2, ir unikāli. Tās jūs saprāt, tas ir no 194 valstīm, tikai Latvija. Ja? Un tagad jūs sakiet, ka jūs ņemat to no Igaunijas. Nē, Igaunijas valsts, protams, nerunā par latviešu kultūras un latviešu nācijas nodrošināšanu. Igauņu valsts nodrošina igauņu nāciju un igauņu valodu un kultūru, bet analogi pārceļot uz Latviju, es domāju, ka Latvija ir ļoti līdzīgā situācijā kā Igaunijai. Latvijas valsts vienam no virsmērķiem vajadzētu būt latviešu nācijas, latviešu valodas un kultūras pastāvēšanas nodrošināšana. Jā, es atļaušos tad uzdot jautājumu, pašlaik Satversmē. Tur tāds jēdziens vispār latviešu, kā teikt, nācija kā tāda nepastāv laikam, kā valsts nācija. Tur ir runa iet par Latvijas tautu, cik es saprotu, Latvijas tautu kā Latvijas pilsoņu kopienu, vai nav tā? Latvijas tauta ir juridisks jēdziens, kas izveidots 1920. gada 27. maijā ar deklarāciju par Latvijas valsti. Tātad pēc Latvijas valsts izveidošanas. Latvijas valsts, tāpat kā
Vesela virkne citas valstis pēc Pirmā pasaules kara un cariskās Krievijas un Austro-Ungārijas impērijas sabrukuma tika izveidotas kā savu nāciju nacionālas valsts. Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Čehoslovākija bija divu nāciju valsts, kopēji divas nācijas, Slovāka un Čehi, Ungārija, Austrija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija jau pirms tam, Serbija jau pirms tam. Tā kā tas iedarās viss šajā nacionālo valstu virknē. Un tāpēc arī tas ir jāapzinās, ka ir ar mērķi izveidot Latvijas valsts, nodrošināt tieši latviešu nācijas pastāvēšanu. Jā, bet piedodiet, Satversme ir, man liekas, juridisks dokuments. Ja? Un, teiksim tā, ja būs apstiprināts jūsu variants, vai no tā neiziet tas, kad mums valstī veidojās it kā, vairākas kastes, tādas pilsoņu kategorijas. Pirmās kategorijas pilsoņi tie, kas pieder latviešu nāciju, otrās kategorijas pilsoņi, kuri pieder pie pārējām nācijām, varbūt trešā kategorija vispār tie nepilsoņi. Tas ir absolūti nepareizs priekšstats. Latvijas tauta ir juridisks jēdziens, un Latvijas tautā ietilpst visi pilsoņi uz pilnīgi uz vienlīdzīgiem pamatiem, vai tie ir latvieši, vai tie ir čukči, vai tie ir uzbeki, vai tie ir krievi. Nekādas starpības tur nav un nedrīkst arī būt. To nodrošina Satversmes cilvēktiesību daļa, bet tas ir īpaši uzsvērts arī šajā preambulas piedāvājumā, kur ir teikts, ka Latvijas valsts visā savā darbībā, tas ir plašāk ne tikai kā cilvēktiesības, visā savā darbībā ievēro cilvēktiesības, tajā skaitā mazākuma tiesības. Un tas ir samērā unikāli, ja jūs salīdzināt, piemēram, politiskās nācijas Rietuma Eiropā, tad, protams, mazākuma tiesības Latvijā ir daudz lielākas, un tas tā, protams, arī būs turpmāk. Bet katrā ziņā šis Latvijas īpatnība, ka Latvija ļoti liberāla pret mazākuma tautībām, tas arī ir izsvērti uzrādīts šajā preambulas projektā. Piedodiet, tad tomēr, kāda tad mums ir jēga? Kāpēc tad mēs tomēr tajā preambulā tomēr tagad tā īpaši uzsveram, ka ir valsts nācija un ir mazākuma tautības? Mēs tā kā vairāk viņus sadalām, līdz šajā tekstā tur nekas tāds kodolā vismaz par to nekas nav minēts. Nē, bet redziet, ir, jo 22. gadā, kad Satversme tika pieņemta, Satversmes tēvi nebija paredzējuši, nebija domājuši par okupāciju un kolonizāciju. Tādēļ tas arī nav. Bet no visiem dokumentiem, protams, izriet, ka tas ir latviešu nācijas veidojums, lai latviešu nācija varētu pašnoteikties. Protams, liberālā veidā, arī daudz liberālākā nekā Rietuma Eiropā. To es gribu uzsvērt. Daudz liberālākā veidā nekā Rietuma Eiropā arī, kas saka, respektē mazākumtautības. Un mazākumtautības ir Satversmē. Mazākumtautību tiesības ir noteiktas 114. pantā Satversmē. Un ir neloģiski, ja ir mazākumtautības, bet nav valsts nācija. No kā tad atšķirās mazākumtautības? Protams, no valsts nācijas. Tā kā, ja runāt par to, ka nevajag jēdzienu valsts nācija, kas ir ļoti šaurs valstiesisks jēdziens, tad, protams, tiem cilvēkiem jāiestājas arī par to, ka tie grib svītrot Satversmes 114. pantu, kur ir noteiktas mazākumtautību tiesības. Jo tas ir komplekts, tas pieder kopā. Tu nevari valsts nāciju. Pagaidiet. Mēs visu laiku runājam par to, ka galvenais kriterijs mums, teiksim, piederam vai mēs nepiedaram šai valstī. Jā. Tā ir tā piederība. Jā. Mums bija tāds stimuls jauniem pilsoņiem, teiksim, kas tikko dabūjuši to pilsonību un tā tālāk, un pat nepilsoņiem tādu. Ziniet, tāds stimuls būt piederīgiem. Visu laiku saucām, jūtiet savu piederību. Jums pat ir tāds, ziniet, tāds jēdziens latviskā dzīves ziņa. Ja mēs to latvisko dzīves ziņu uztveram, tad mēs jūtamies kā šīs valsts piedāvājums. Tagad tas viss ir kā atkrīt. Tagad jūs mums nostādiet tādu barjeru. Nē, kāda barjera. Tas ir piedāvājums. Latviešu valoda, latviešu kultūra nav latviešu nācijas ekskluzīvs īpašums. Tas ir piedāvājums visiem, kā politiskai nācijai,
iekļauties un uztvert to valodu un kultūru. Ja kāds grib citu vēl vai negrib vispār, tas ir brīvas tiesības. Tas ir brīvas tiesības, brīva izvēle, taču latviešu valoda, latviešu kultūra, kā jebkurā Eiropas nacionālā valstī, kur ir šīs politiskās nācijas jēdziens, un politiskā nācija mums ir ietverta Latvijas tautas jēdzienā, kas ir juridiski Latvijas valsts nesējs, nevis latviešu nācija, bet Latvijas tauta, kur, protams, katrs var... Pret to nav iebildumu. Tieši tā, tāpēc es saku, Latvijas tauta, katrs var kļūt par pilsoni, katrs, ja vēlas, pilnīgi brīvprātīgi, var arī ieiet latviešu valodā, latviešu kultūrā, latviešu sociālā atmiņā. Tas ir, teiksim tā, ja jūs dzīvojat Francijā, es domāju, tas ir pilnīgi pašsaprotami, ka jūs runājat franciski, ka jūs ejat franču skolā, neatkarīgi kāda ir jūsu tautība un izcelsme. Un es domāju, tas ir šis Eiropas modelis, nacionālās valsts modelis, kas Latvijā bija ļoti liberālā veidā īstenots, un to arī vajadzētu, kā sakot, parādīt, tas ir mūsu šis Latvijas modelis, kas ir liberālāks. Diez vai Francijas, es neesmu tāds lietpratējs jurisdikcijā, bet diez vai Francijas, teiksim, konstitūcijā ir tāds jēdziens par pamatnāciju. Tāpēc, ka visi pieder pamatnācijai. Ja jūs uzskatāt sevi par krievu vai par elzasieti, jūs esat vienlaicīgi francūzi. Es esmu marokāns, es esmu arābs. Tieši tā, jūs esat francūzi. Ja jūs esat Francijas pilsonis, jūs esat francūzi. Kāpēc mums tagad šeit nevar būt tāda pat attieksme? Es esmu krievs, ukraiņš vai kas, bet es esmu labi. Ja jūs runājat latviski, tieši tā, es domāju, tas ir svarīgi. Ja jūs runājat latviski, piedarat latviešu kultūrā. Jūs mums tomēr pašķer to valsts nācijas jēdzienu. Vēlreiz saku, jūs nostādiet manā priekšā tādu barjeru, ka labi, es ļoti gribētu, bet ko es nesasniegtu, bet es nebūšu latvietis. Kāpēc jūs nesasniegtu? Es nebūšu latvietis. Tātad es nevaru būt latvietis. Es esmu krievs, esmu baltkrievs, esmu ukraiņš. Nē, bet klausieties, tā ir etniska pieeja, nekāda etniska pieeja. Tā ir etniska, tā taisni ir etniska pieeja. Jūs jau gribēt etnisko pieeju. Jūs sakat, jūs sakat, ka latviešiem ir priekšroka. Jūs gribiet to etnisko pieeju. Latviešiem nav nekāda priekšroka. Es vēlreiz atkārtoju, visiem pilnīgi skaidri. Vai tu esi krievs, vai čukčs, vai latvietis? Pilnīgi vienādas tiesības. Un tād priekš kā mums galu galā tai preambulā tas viss tomēr ir vajadzīgs. Jā, varbūt mēs varam iztikt bez tā. Nē, es pateikšu. Preambula individuālā līmenī nekādas tiesības nemaina. Nekādas tiesības nemaina. Absolūti neviena tiesība. Nevienam nec vairāk, nec mazāk. Tas ir zināms valsts uzdevums, kas ir atgādinājums valstī. Šeit ir jābūt latviešu skolai, piemēram. Ja? Kas, piemēram, ja šeit, teiksim, šis atgādinājums nav, varētu teikt, kāpēc mums vajadzīgs latviešu skolas. Mēs varam arī vispār latviešu kultūru neveicināt. Tas ir šis atgādinājums, tas ir šis moments, kas ir arī, kas ir tas faktiskā konsekvences no tā. Vienlaicīgi, tas nebūtu nav pats galvenais un vienīgais, kas ir šajā domā ietverts. Šis ir 21. gadsimta, es teiktu, lielais izaicinājums gan demokrātijai, gan valstīm, kā tikt ar šo demokrātijas efektivitātes samazināšanu galā. Tas ir tikai norāde, par to vajadzētu domāt. Kā to domāt, tas ir politikas jautājums. Jā, vai jums to neliekās, ka tas ir tomēr mēs atgriežamies kaut kādos vecos laikos, nevis domājam uz priekšu, jo tomēr mums, kā tas nebūtu, mums veidojas tomēr jauna kopiena, pilsoņu kopiena. Viņi progresē, tas viss attīstās, vai nevarētu tā formulēt, ka mēs visi tie pilsoņi esam tā kopiena, nevis atkal valsts nesēji ir, protams, visi pilsoņi. Bet katrā ziņā latviešus marginalizēt, teiksim, tas nav saskaņā ar Latvijas valsts mērķi. Latviešu kultūras un valodas uzturēšana ir valsts virsmērķis, viens no 3 valsts virsmērķiem, un es domāju, ka tas ir arī svarīgi latviešu nācijai. Ja latviešus nedrīkst pieminēt satversmē, pasakiet to itāļiem, ka nedrīkst pieminēt itāļus, vai poļus nedrīkst pieminēt Polijas satversmē. Es domāju,
tas būtu absolūti netaisnīgi un muļķīgi. Skaidrs, ka šeit dzīvo latvieši. Nevienam nevar būt aizvainojoši dzīvot Latvijā, kur valsts valoda ir latviešu valoda, kur valsts atbalsta latviešu kultūru. Tas nenozīmē, ka nevar cits atbalstīt, un Latvijas var atbalstīt. Tāpat kā nevienam nevar būt aizvainojoši, ja tu esi arābs vai krievs, dzīvot Francijā, kur franču valoda ir valsts valoda, kur franču valoda ir dominējoša un vienīgā skolu valoda, tas nevar būt aizvainojoši. Lieliski. Ar to mums šodien, diemžēl, jābeidz. Mūsu laiks ir beidzies. Jā, liels paldies jums par дискуссию. В гостях у нас был Эгилс Левиц, автор новой преамбулы Конституции. До новых встреч в эфире.